Labdien! Mans vārds ir Mārtiņš Pilēns, esmu arhitekts un vīnzinis. Tās ir divas lietas, kas man ir nostabilizējušās pēdējo 5-6 gadu laikā, profesionāli kalpojot, teiksim, tiem manas dotajiem uzdevumiem, lai vienkārši piepildītu šos uzdevumus arī ar saturu un izvairītos no diletantismu. Esmu centies tad sekot šīm abām lietām vistuvāk. Tā, kā es drīkst pārslēgt. Es varbūt vēl parunāšu mazliet pirms tam, lai gan varbūt mans fons. Es esmu studējis Vācijā, Bauhaus Veimāras universitātē, esmu stažējies arī Austrijā, Vīnes mākslas akadēmijā un uz Rīgu atbraucu 6 gadus atpakaļ. Protams, ar skatu no malas es daudz ko redzēju mazliet savādāk, daudz kas man patika, Rīga. Man patīk, Rīgu es mīlu, bet es ciest nevaru, teiksim, šo reģipšu uzslāņojumu, kas ir vēl kāds mums visur līdzi. Es tomēr esmu kaut kādā veidā audzināts cienīt arhitektūru kā profesiju, kur jau vienreiz ir radīta, viņa kalpo. Vai tajā ieiet veikals, vai tā būtu frizētava, viņa nemainās. Arhitektūra ir definējuši šo telpu. Latvijā neskapēc mums ir tā, ka ir telpas, ir iekštelpas, un viņās ir reģipšu uzslāņojumi. Vai tā būtu caur 30. gadā, vai 70. vai 90. ir vienas reģipšu uzslāņojums, un tajā brīdī, kad nākšais veikals, šam reģipsim tiek pārsmērēts nākšais make-ups, un mums principā rodas jauna vieta. Viņi pastāv 2 gadus, nosmok gan atmosfēra, gan nosmok birojas, un nāk nākošais. Es domāju, nosmok gan birojas, gan biznesa, uzreiz dodas iespēja nākošajiem. Savā veidā šis būs stāsts par vīnstudiju projektiem, kur mums seko līdzi jau 6 gadus. Šeit mēs esam 2008. gadā. Es gribētu arī teikt, ka man kā jaunam arhitektam bija tāds sapnis, protams, atbraukt šeit un uzreiz ķerties klāt konkursiem, lieliem projektiem un uzreiz pierādīt visu, ko es zinu, bet es sapratu, ka varbūt kad vēl ir par agru. Varbūt, ka mums kopīgi jāaudzina mazliet ar sabiedrību un jādod telpas, kurās viņi justies varbūt brīvāka, varbūt patiesāka un varbūt mazliet vairāk fokusējās to, kam jābūt ir arhitektūrai. Un es tomēr uzskatu, ka interjeris tā ir ļoti arhitektoniska lieta. Proti, mēs viņā izmantojam visu, ko mēs esam iemācījušies universitātē, un tomēr rekonstruējam. Un šajos gadījumos mums uzdevums sākās ar to, ka mums ir jāatbūvē telpa atpakaļ. Jāatbūvē līdz saknēm, lai sataustītu šo te auru. Un tad būs vairāk stāsti par to, kas man varbūt ir sekojuši līdz pēdējos gadus, un es varbūt gribētu teikt, ka šis cikls varbūt ir noslēgts. Es neesmu atnācis šeit ar skaistākajām bildēm, redzot, ka vienkārši šeit ir ārkārtīgi daudz jaunu cilvēku, kuriem vēl daudz ir jāzina arī par pašu procesu. Līdz ar to šeit mazliet gribu parādīt arī to, kas tad notiek aizmugurē šī te interjera. Skaistās bildes jūs meklējat manā mājaslapā, žurnālos, vēl kaut kur citur. Šeit būs mazliet kaut kas cits. Tādas tās telpas ir, te mēs esam Antonijas un Elizabetes ielas krustojumā, funkcionāls laikma ēkā, kur saka, izskatās šādi. Projekts sāks ar to, kad mēs ejam uz būvvaldi. Būvvaldes arhīvos meklējam vecās bildes, jo šīm tu sienām slēpjās caurumi, durvis, pārsedzes, vēl kaut kas, tas, ko mēs tajā brīdī neredzam. Pirmkārt, mums nav dot iespēju viņu redzēt, ja mums nav noslēgts īres līgums. Tas nozīmē tajā brīdī, kad izīrētājs neskatās, mums vienkārši otrs arhitekts piesadzot pirmo, vienkārši izgājuši sienā caurumu, paskatās, vai tur ir kaut kas vai nav kaut kas, un pēc tam mēs varam doties tālāk. To mums dod to sajūtu, ka tur ir kaut kas un ka mēs varam šo te, atbūvēšanu atpakaļ uzsākt. Un, protams, tas prasa zinām laiku, tad mēs esam būvniecības procesā, mums jau ir nost jau piekārtie griesti un dodamies arī tālāk. Zem tā viss slēpjās. Šeit bija banka, būtu bijis arī kaut kas cits. Un tad iesākās šis te projekts. Nezinot, kādas ir īstās telpas, mums nav iespēja uztaustīt šo te, to interjeru vai kaut ko pārējo. Tad mēs ārkārtīgi daudz strādājam ar maketu. Makets ir tas, kas nemulo. Protams, kad vizualizācijas ir ārkārtīgi skaistas, ar vizualizācijām jūs ir piemānīt gan pasūtītāji, gan arī sevi. Bet, ja jūs meklējat savus kļūdas savā pirmajā objektā Latvijā, tad jūs vienkārši ieliekat visus spēkus, lai izdarītu mazliet vairāk, lai saprastu, lai nekļūdītos. Tad mēs esam izgājuši cauri šim posmam. Un tad esam atbūvējuši šo telpu atpakaļ. Ārkārt šeit bija viss reģips, tad mēs redzam tiešos uzslāņojumus, izrādās, pirms tam bija Rīgas miesnieku veikals. Protams, ka šajā brīdī mēs jau esam iztērējuši 4. daļu no budžeta. Mums pāris vairs nav palicis nekas daudz, te mums ir pagājuši jau 2 mēneši. Protams, ka mēs nevaram to vienkārši tā darboties, mums visiem priekšnosacījumiem, ko mēs tur veicam, ir jāsaskaņo būvatļauja, būvdarbi, lai tas netika traktēts kā nelegālas darbības.
Bet te īstenībā tikai sākās tas projekts. Iepriekš mēs esam dzīvojuši kaut kādā vīzijā. Un tad tas, ko mēs šeit centāmies radīt, es to parādīšu vēl mazliet detalizētāk uz otra projekta fona. Un tad mēs esam no šīs telpas mēģinājuši radīt šo. Šī ir telpa, kurā interjeri nav. Tas ir tas, kā man patīk sevi mānīt, teikt, ka šeit nav. Šī ir telpa tāda, kāda viņa bija 30. gadā vai kurā brīdī tā māja tika speciāli uzcelta. Tas, ko mēs meklējam, mēs šeit meklējam Rīgu kā metropoli. Rīga kā vieta, kur ir troksnis kafejnīcā, kur jūs divatā aizējat, mazliet sačalojat. Tāp laikā dzird, ko runā varbūt kāds pēdējais cits. Interjeri, materiāli, mēbeles un pārējais ir mazliet ciets. Tas ir rada tāda stacijas atmosfēra, kas mazliet rada to troksni, lai nav pārāk intīmi, viss privāti, kad jums nav privātais viprūms kaut kādā tur kāzu zālēs, kad jūs dzirdat tikai pašam sev un īstenībā jūs kautrēties uzsākt sarunu. Protams, kad viens to visu vieno un padara to dziesmu varbūt mazliet skaļāku un jautrāku. Tās ir tās principā šīs izplūdušās polaroid bildes, ir varbūt tā sajūta, ko mēs centāmies ielikt iekšā un pie kuras mēs vēl arī turamies. Šo mēs, protams, esam vēlāk transportējuši visām pārējām šīm Viņa studijas filiālēm visur Latvijā. Te mēs, protams, skatāmies, mēģinam atmest. Ja mums ir tāfeli nepieciešams, tad tāfeli mēs kā saka, uzbūvējam par visu bāru. Visu bārs ir tāfeli, lai vienkārši izvairītos no aplikatīvām lietām, nekā nav lieka. Visu reducējam vienkārši uz pamatformu. Ja ir noliktava, tad noliktava, protams, arī ir nepieciešama tīri. Līdzīgi, ja jūs vērojat savus birojus, ja jums pārunu telpa ir priekšā un aizmugurē birojas, klienti nāk, ienāk pārunu telpā, aizmugurē var valdīt nekārtība. Ja gadījumā jums ir apgriezts mazliet otrādi, kad klientam jāaiziet cauri biroja telpām uz pārunu telpu, tad birojums vienmēr ir kārtībā. Tas ir tas apmēram tāds spoguls. Ja mēs noliktavu mazliet parādam vienmēr visiem, tad mēs kaut kādā veidā, kā arhitekti, tu vari ietekmēt to, ka cilvēki arī mazliet disciplinētā kārto lietas, un tas ir tomēr sekojot līdz tam brand transparencija, tu uzmanies vai arī jūti, kā tas viss izskatās. Un galā vīnkast nav nekas nesmuks, to arī var arī apskatīties. Tad ir nākošais. Bija tāda leģendāra kafejnīca Avions, Stabu un Tērbotas ielas krustojumā. Es tur nekad mūžā neredzēju nevienu cilvēku. Pats iegāja pēdējā dienā viņas eksistencē, izdzert tur kokteili. Viņš arī nebija garšīgs, jo viss bija, protams, aizstāvējies un tamīdzīgi, un neviens viņu nelietoja. Tās ir tās telpas, kādas mēs saņēmām. Tās ir pirmās divas un šeit. Un, protams, atkal sāks tas pats stāsts. Šoreiz jau mēs bijām mazliet pieredzējušāk, zinājām, kur meklēt, ko aiz kuru reģipšu, vienkārši cik klaudzējieni nozīmē, cik dziļi ir siena. Mēs mazliet drosmīgāk, mazliet ātrāk ķērāmies klāt, atmetām varbūt arī maketus, uzreiz ķērāmies pie vizualizācijām, zinot šos te lietas. Katrā ziņā šajā telpā ir ārkārtīgi zemu grieztauksmu. Šeit mēs esam pie 2,90 m, savukārt blakus šeit mēs esam cita adresē, tā ir Tērbotas 52, un šeit grieztaukstums ir gan izvai 4 metri. Automāts šīs telpas ir saplūdušas un kaut kā ne tajā proporcijā, kā vajadzētu. Parasti mums ieeja ir augstāk, un tad mēs noejam uz mazākajām zonām. Līdz ar to it kā mums ir viena vīnu studija gatava, otra jātājas, kas tad tur ir liela problēma. Bet pēkšņi mums rodās šīs disciplīnas vai pamatu uzstādījuma atšķirības, kur tad mums ir jāpielāgojas, lai tomēr noturētu to pašu vīziju, ko es jums rādīju iepriekšējās bildēs. Tad apmēram tā ideja ir šeit. Es varbūt to pašu projektu neizstāstīšu, tur baigi, kā saka, dziļi un intelektuāli, to es esmu jau pāris reizes izstāstījis, bet parādīšu vienkārši, kā tas top. Protams, arī šeit tas pats stāsts, atkal pagājuši 2 jau 3 mēneši, un mēs esam atbūvējuši šī telpas atpakaļ. Šis ir tas objekts, kur no objekta mēs esam izveduši 4 reiz vairāk materiāla ārā nekā ievaduši iekšā. Pēc tam līdzīgi mēs sekojam pārējos. Tad te mēs esam beidzot dabūjuši to telpu un varam paskatīties, kā te īstenībā ir un pārbaudīt, ko mēs īstenībā no gribam. Vai arī vienkārši beidzot paklausīties, kāda ir tā aura, ar kur mums būtu jāstrādā, jo mēs uz viņu atsaucamies. Te viņi ir. Te mēs redzam, ka logi ir skaisti, īstenībā tad arī mēs redzam to ielu ārkārtīgi daudz, un tā jau vairs nav tikai tāda iekštelpa izbūve, tas jau ļoti ietekmē visu šo te krustojumu un dzīvi atgriež viņu atpakaļ. Tad, protams, kad mēs gribam arī kaut ko ieviest jaunu, un ja mēs veidojam bāru ar melnu betonu grīdu, tad es vēlos jums arī parādīt, kā tad viņi top. Proti betona grīda, melna, iegāžam betonu, tad, protams, kad tajā brīdī viņas 3-6 stundas sacietē, apmēram paliek staigājam, tajā brīdī ar ogļu maisiem līdzīgiem priekšmetiem mēs uzberam šo te melno pigmentu, kurš tad pāris stundas atļaujam iesūkties, un tad, principā, slīpējam pāri. Protams, ka pirmajā reizē mēs
tāfeli, krāsojam ar tāfeles krāsu, būvēju jau 4. un 5. Viņus likās, kad vēlreiz taisīja tāfeli no tā paša materiāla, liekas, tomēr garlaicīgi mums pašiem, paskatīsimies mazliet arī tālāk. Tad mēs esam tālāk, šie ir tādi betonu vēģi, kurus mēs izveidojām, no kuriem sastāv bārs. Un tad, protams, ka katram arhitektam pabeidzot universitāti, liekas, ka pirmais bārs, ko es uztaisīšu, būs no betona. Nu, nebija pirmais, bija 5. Jā. Te nu ir tie vēģi, kur tad arī kopā ar to betonu grīdu nocietēja 2-3 nedēļas, līdz viņi paliek kustinām, lai neizbirt ārā. Tā tad ir nopietna konstrukcija, un tā jau principā sākas arhitektūra un būvkonstrukcija aprēķina, kas arī ir nepieciešama šajā gadījumā. Protams, kad telpas mēs krāsojam baltas, jo balta ir vienīgā pareizā krāsa, vēl mums ir pelēkie toņi, bet kaut kādā brīdī mums liekas, ka mēs varētu arī telpu uztaisīt melnu. Mēs mēģinām pierunāt klientus, mēs mēģinām pierunāt sev pašus. Kompjūteris mums nesaka, vai ir skaistāk vai nesmuskāk, tad vienkārši atliek vien to izdarīt uz dabām. Protams, mēs tajā brīdī, kad sakrāsojam tās sienas, balts tomēr ir labāk. Neko krāsosim atpakaļ. Bet tam procesam ir jāaiziet cauri, no tā nevajadzētu kautrēties. Protams, ka nākšā dienā būvnieku acīs jūs esat mazliet zaudējuši savu reputāciju, bet jūs varat palīdzēt piepacelt to betonu un visu reputāciju ir atpakaļ, jā. Jo tur, protams, nepieciešami ir 6 vīri, un ja viņi ir tikai 5, tad jūs atkal savējais. Te ir tas betona bārs, kas ir tā konstrukcija, viņa ir dziļi līmēta, es laikam te atskaņojos, dziļi līmēta šajā betonā iekšā. Proti, mums ir šis te betons, tad viņai tāds pagarinātais stienis, kas iet līdz 40 cm zemēm. Lai nebūtu papildus konstrukcijas, lai mēs varētu arī kanalizāciju, visus tos leduskapis, kas tur ir nepieciešami, lai jūs varētu vienkārši vakarā baudīt augstu baltvīnu, nevis siltu baltvīnu, ir tad jāreducē. Un tad mēs vienkārši ar ķīmiskajiem dībeļiem viņus līmējam iekšā. Protams, ka šī ir tās pēdējā mirklis, kad saka, tas bārs stāvēs 5 cm pa labu vai 5 pa kreisi, pēc tam vispār atpakaļceļa nav. Tad diezgan ātri ir jāpārbauda vienkārši, kad mūsu lēmums nav kļūdains, vai arī, ja ir kļūdains, tad par to svēti jāklusē. Tad mums ir šī tāfeli, un tāfeles, kā minēju, negribējās taisīt vēlreiz to pašu, bet taisījām arī no betona. Šeit mēs reģipsu neesam lietojuši nevienu kvadrātcentimetru, līdzīgi arī citos objektos, un tā ir tāda filozofija, kas šeit ir jāved. Reģipsu mēs metam ārā šajos objektos. Šī ir tāda siena arī no betona, kas ir piecelt augšā, aizmugurē noslēdz, protams, visu to te virtuvu, kur tiek sagatavots maizes, kaut kas uzgrauzēts. Vienlaicīgi šī siena ir mazliet tā kā rēnas šuvi nostatīt no sienas, jo vēlāk nāk, sako līdzi filtri, kafijas automāti mainās, filtri paliek lielāka diametra un vispārējais, un to mēs mierīgi tur izvelkam un nodrošinam arī šīs te funkcijas. Protams, kad strādājot par šādu objektu, ir jāiepazīstās arī ar kafijas automātu uzbūvu un vispārējo, jo tas nevar būt kaut kas, ko mēs pēc tam tad gatavā lietā ievedam iekšā un noliekam un pēkšņi viņš tur nedara. Tad te ir apmēram tas, ko mēs te redzam. Ejam tālāk. Kaut kādā brīdī tas viss paliek skaisti un liekas, ka te varētu pielikt arī punktu. Bet šis ir tas punkts, kad principā sākās visaktīvākā lēmuma pieņemšana, kad atpakaļceļa vispār vairs nav. Tas brīdis, kad žūst laka, parketa grīdā ir vienīgais, kad jūs varētu arī tur ieiet un domāt, vai šī telpa ir, teiksim, atbilst tam priekšstatam, jo nākšā dienā uzreiz ir mēbeļu piegāde un savest uzreiz visus galdus. Jūs, protams, nekontrolēt, ievedi 2, es paskatīšos, kā izskatās. Te jums ir jābūt diezgan drošam, ko jūs tālāk darat. Ja jūs esat izdomājuši uzbūvēt arī vīnskapi, pašu saviem spēkiem šeit pat Latvijā, un tad jābūt arī skaidram, kā viņam jāfunkcionē. Šeit mēs esam izveidojuši skapi, kas ir tad no stikla paketēm veidots. Vienlaicīgi viņam ir nesošā struktūra no līmētām stikla konstrukcijām, kas vienlaicīgi satur gan šo skapus kopā, sniedz viņam šo te transparents vai caurspīdīgumu un nes arī šo te vīnu svaru. Atceramies, ka viena vīna pudeli sver 1 kilogramu un šeit sajiet kopā apmēram 2400. Tas skapis diezgan konstruktīvi sarežģīts paliek. Bet tas viss arī ir iespējams. Jā. Galvenais saprast mazliet, ko mums mācīja profesori būvkonstrukciju lekcijās. Tad mēs ejam uz priekšu. Un, protams, kad tajā brīdī, kad būvdarbi ir uzsākti, īres līgums ir noslēgts un klients no jums prasīs vienmēr rīt jābūt gatavam, parīt arī var, aizparīt jau ir mazliet par vēlu. Loģiski, kad visas konstrukcijas savā veidā tiek pakārtotas, lai mums būtu vismazākais risks. Vismazākais risks gan montāžas laikā, lai sienas nebūtu šķības vai ir iegāzt tā betona grīda, nebūtu nelīmeņaina un pēkšņi nekas nestāvētu, teiksim, tā kā tam nepieciešams. Šeit mēs esam izvēlējušies cinkot metāla konstrukciju, kas kalpo kā stāvs
staleža, kas telpos kā staleža, lai izvairītos no tā, kad mums ir šeit, kā saka, siena iedobuma vai vēl kaut kas tam līdzīgs, mēs saliekam virsū un uz šo uzkraujam vienkārši šo te finieru konstrukciju virsū, tas izdarāms vienā dienā. Šeit līdzīgi, kā saka, tāda peldošā konstrukcija ap kolonu. Mēs zinām, ka finieris un vispārējās konstruktīvie materiāli izplešas. Ja ir augsts vai ir silts vai vēl kaut kas tam līdzīgs. Tas pats attiec uz plauktu, kuram ir liels svars, viņam ir šīs te izlietas. Un līdzīgi šī te konstrukcija, tā, kad dejo apkārt šī te kolonai, jau ideja, protams, kad vīns pārņem visu šo te telpu un saplūst kopā. Un līdzīgi tad mums ir šī te konstrukcija uztaisīta, mēs uzliekam vienu, un ja ir kaut kāda izplešanās, finieris iet uz to pusi un veidojas tāds riņķa danses mazliet apkārt kolonai. Protams, kad kolona arī staigā un 5 mm nobīdi, tas mums ir tikai uz papīra, dabā tie ir 6-7 cm, un šādas konstrukcijas mums ļauj vienkārši izvairīties no pārtaisīšanas izmaksām un tā līdzīgi. Tā kā, te ir mazliet arī jāpadomā, kuru konstrukciju mēs izvēlamies uzreiz. Šeit mazliet ir tas, kā mēs to redzam. Vienlaicīgi šie te balsti, uz kuriem balstās šīs konstrukcijas, tiek pieskrūvēt pie šīs te kolonas, vienkārši ar uzgriežņu un atslēgu. Viss diezgan vienkārši. Un tad es mazliet parādu to, ko es domāju, šī mūsu tā konstrukcija, uz kuru mēs visu uzliekam, pievelkam ar viens krūvu, lai nekur neiet tālāk, un vispārējais tur kalpo to savu, kā saka, saviem uzdevumiem. Un tad ir tas brīdis, kad uz būs būvlaukuma drīkst iet tikai 2 vai 3. Tas ir apmēram divas nedēļas pirms būvdarba pabeigšanas, kad objektā ir 6-7 būvfirmas, un katram ir būvdarba vadītājs, un katram ir 2 jautājumi, un viņu vietniekam ir viedoklis par to, ko tu tajā brīdī dari. Loģiski, kad jūs sastājaties 3, 2 atbild uz jautājumiem, vai pareizi vai nepareizi, tas 3. iet vienkārši dziļāk telpā un padomā, vai šīs te mēbeles ir pareizās, vai šis izvietojums ir pareizais, un pieskrūvē viņas arī pie grīdas. Ja gadījumā galds netiek pieskrūvēts pie grīdas šādā situācijā, tad ļoti automātiski viņš 3 dienas vēlāk stāvēs jau 10 cm nost, un tā arhitektoniskā simetrija nekad mūžā netiks sasniegt vienīgi renderingā vai kaut kas šeit. Līdz ar to skrūves šeit ir jāizmanto. Līdzīgi jūs redzēsiet, es vārdā nesaukšu, kuros ir Rīgas interjeros, bet redzat, ja interjers ir radīts tikai vienīgi datoru programmā, tad lampas virs galda ir 10 cm nobīdīts no tā, kā viņas ir dabā. Datorā un Neuferts mums ir pateicis, ka mēs sēžam šādi, vīnglāzi paceļam šādi, bet dabā mēs gribam, kā saka, sadzirdēt savu to sarunu biedru vēl mazliet tuvāk, runājot varbūt kaut kādas, kā saka, netik skaļas tēmas, mēs piedodamies vēl tuvāk, un tad mēs saraujamies kopā, un līdzīgi arī tad mēs sākām brīdī krist no krēsla nost, ja? Līdz ar to tie galdi dabā ir izjusti daudz īsāk. Šeit ir katra pozīcija, katrs mēbeles izmērs ir jāpārbauda dabā, un tad tikai mēs varam pieskrūvēt savādāk. Tad es jums uzdošu visiem uzdevumu izstaigāt Rīgas kafejnīcas un novērot šo fenomenu, varbūt pamanīsiet šīs te sakritības. Tas ir vēlreiz tas plāns. Šeit mums ir 220 kvadrātmetri, un, protams, ja mums ir 220 kvadrātmetri, tas izklausās pēc tāda liela Oktoberfesta, kur visi sēž pie vienādiem galdiem, visiem vienādas vietas. Bet, lai nodrošinātu to, ka šeit mēs varam noslēgt gan līgumu, gan vienkārši parunāt ar draugiem, gan vienkārši nosvinēt dzimšanas dienu, vai arī vienkārši atnākot 3 dienas pēc kārtas, vienmēr sniegt kaut kādas jaunas iespējas, mums šīs te mēbeles jāizvieto daudz savādāk. Un, protams, mums šeit ir grupa, vienkārši, kur mēs sēžam logā. Pirmie galdi ir augstākie, jo regulāri virno durvis, mums vienkārši, kā saka, pūš gan vējš, gan otrkārt cilvēki vienkārši skatās mums šķīvi iekšā. Līdz ar to šie cilvēki nejūtās tik ērti. Līdz ar to mums nāks viņus mazliet pacelt augšāk, līdz ar to viņiem, kā saka, ir labākas kārtas pret tiem, kas staigā garām. Pārējos mēs varam sēdināt atkal, kā saka, uz viena lielā beņķa, kur, teiksim, galdu var sajiet gan pa 3, gan pa 2, gan pa 1, un jums nepieciešams vienkārši saspiesties arī lielāka kompānija, nekā būtu iespējams, teiksim, rezervēt, teiksim, galdiņu. Tad mēs pārējām restorāna daļā, kas ir mazliet augstāka, tad mums ir apaļie galdiņi, kas piešķir varbūt kaut kādu citu sakaru vai statusu, un tad mums ir lielās dzimšanas dienas, mēs varam svinēt šeit, sabīdot galdus kopā. Varbūt tādi sīkumi, bet tomēr diezgan svarīgi katrā ziņā modelēt šo te telpu. Tep laikā lielākā problēma, protams, ir kafejnīcās toaletes un kā mēs viņās ieejam iekšā, protams. Ir telpas, kurās mums ir liela telpa un durvis uz toaleti, un tajā brīdī, kad mēs atveram, mēs visai telpai paziņojam, es tikko atnācu no toaletes, nav pārāk lietišķi vai nav pārāk delikāti.
tad nu šajā gadījumā šeit ir šis te vīnaskapis. Un ja gadījumā ir izveidojusies vīnaskapa, teiksim, rinda, toltē vai tamīdzīgi, tad gaidot uz viņu jūs vienkārši pēc šampaniešu un tēlot vīna ekspertu, bet ne rindā stāvētāju un tamīdzīgi. Un, protams, arī atgriežties mazliet laimīgāks un smaidīgāks un var paziņot, ka šampanieti dzersim nākošo tur citu. Tas ir tas, protams, kā tas tad viss izskatās, tas, ko mēs tad esam vēlējušies tur pateikt. Es daudz vairāk nekomentēšu, tā jau izstāstīja daudz. Tad šie veikali, kādi plaukti, viņi izskatās pilni. Proti, kad mums ir šis te alkohola likums, kad alkoholu mēs drīkstam tirgot pēc 22, nedrīkstam tirgot pēc 22, tad, protams, ir šis te aizskars, kas aizslēdz ciet, bet lai viss pilnībā neizmainītos šīs te viss interjeras un vispārējais vai telpu izjūta, kā mēs to varētu precīzāk nosaukt, viņš ir caurspīdīgs, mazliet robusts un ļauj mums atkal, kā saka, sataustīt visu to sajūtu, viņi neizslēdz. Varbūt pat tas ir kā tāds mazs rituāls, vienkārši neskatīties jums pašiem telefonā, jo iPhones tāpat uz 10 vakarā sen jau ir izlādējies, te jūs varat nomērīt vienkārši, cik ir pulkstenis šobrīd. Tad vēlreiz restorāna daļa par visām pieminētām lietām. Un tad ārā mums ir arī terase. Un terase, un, protams, kad, lai nenodarbinātu viesmīļus pārāk daudz, vai sevišķi, ja viņi ir, kā saka, sievišķā dzimuma pārstāvi, tad nebūtu tā prātīgi likt viņiem staipīt mēbeles. Un lai ātri noreģētu uz lietu vai sauli, tad šī te konstrukcija ir izdomāta, primitīva, es atļaušos pat apgalvot. Šīs ir tāfeles, kuras mums ir šeit pieliktas pie fasādes. Tajā brīdī, kad nepieciešams, vienkārši ar slēdzeniem viņas atslēdzam vaļā, mēlīt iznāk ārā, atbrīvo mums kāju, mēs viņu ieliekam tieši šādā veidā un vasaras terasa ir gatava. Atliek mums iznes vienkārši vieglas konstrukcijas, šos te krēslus ārā un gatavs. Protams, kad ir telpa, pa kuru neviens nemaksā īri, un tā ir loga palodze, vai tā ir starptelpa vai fasāde. Protams, ka šeit izmanto, kā saka, nolikt vasaras kafejnītes būtu gan ekonomiski izdevīgi, bet otrkārt vienkārši uz tādas sabiedriskas joslas mums vienkārši neļauj vairāk kā pusotru metru iziet uz ielas, un tā kā mēs esam demokrātiski, mums žogi nav nepieciešami, mēs šeit nešķirojam nevienu. Svarīgi vienkārši līdzīgi, kad nešķirojam, kad cilvēki šeit iet garām, un šis sēž, svarīgi, ka viņš ir augstāk, to pašu iemeslu kā es minēju iepriekš, un, protams, ka šeit mēs varam izlikt ārā šos te dīvānus, un te mēs redzam, kā, principā, iekštāpa absolūti iejaucās urbānajā vidē, viņi varbūt maina, un varbūt arī salēlina satiksmi vienkārši uz šajā krustojumā, kas, protams, ir drošāk visiem mūsu bērniem un visiem pārējiem, ja mašīnas tik ātri nebrauc, bet skatās mazliet apkārt. Tā. Te varbūt es gribu noslēgt vienu šādu ciklu, es vēl atgriezīšos. Un tad vienkārši sakot šīm te lietām un tām runām gan par Eģipsi un vispārējo, ir sanācis, kad mūsu biroji bieži piemeklē šādu uzdevumu. Šeit mums ir uzdevums Liepājā, šī ir IF apdrošināšana, kāda viņi izskatījās iepriekš. Atkal šis te pats stāsts 90. gadu interjeras, vēlme modernizēs ātrāk. Protams, projektu uzsākot, mums atkal ir Armstrong griezti, Eģiptes visās malās, tas viss atkal ir jānovāc nost. Un te es vēlreiz gribētu pateikt, tad iekštelpa apdare nav kaut kas, ko mēs 2 nedēļās uzstājas, izdomājam un 3 nedēļās realizējam. Tie bieži vien ir projekti, kas aizņem 6 mēnešus un mazliet vairāk. Ar to būtu tā kā jārēķinās. Atkal tas pats stāsts aizmugurē. Un tāds, principā, ir tas rezultāts, ko mēs tā kā mēģinam radīt. Tas ir viens un tas pats skats. Par šo projektu es daudz vairāk tad nerunāšu, vienkārši, lai pārāk daudz neaizkavētu jūs laiku. Vienkārši parādīšu, kā tas ir ar šīm te lietām. Un tad rodās tādas lietas, protams, kad mēs esam klienti gan pierunājuši, gan arī paši esam pilnīgi pārliecināti, ka tikai dabīgais materiāls ir mums nepieciešams, tas ir vienīgais, uz kuru mūsu roka, kā saka, tausti sajūt labi, mums patīk, bet ja šī ēka ir ārkārtīgi pārizolēta, un mums ir tikai vienīgi plasmas logi un vispārējais, mēs no iekšas visu notīrījuši, bet no āras mums nelaiž klāt. Tad mums rodās plaisas. Plaisas mums rodās tāpēc, ka gaisa mitrums telpā nokrīt zem 25%, norma ir 45%. Tas, protams, notiek tad, kad ir ārā -15 un tam līdzīgi. Lai no tā izvairītos, mums būtu jāizmet ārā arī plasmas logi, jānoņem ārā visi šī plasmas fasāde, un tad fasāde elpo, un mitrums mums vienmēr ir nodrošināts. Tajās vietās, kur mums tas ir bijis, tā nav bijis problēma. Šeit tas pirmoreiz parādījās, tā bilde bija aizvakar, ir vienkārši radusies, tāpēc es vēlējos jums parādīt. Ar to ir mazliet jārēķinās, kas. Tāpēc mums visiem kopā ir jāuzlabo šī vide un jāatbrīvojas no Eģiptes un plasmas. Paldies, ka jūs man palīdzēsiet.
Es vēl mazliet par to uzsaukumu, es vēl ātri paturpināšu. Vēl viens tāds pats objekts, Hruščovas ēka, arī tas pats tipiskais stāsts, pirmais stāvs, un tad, kurā mēs ejam iekšā, kur tiek pārtaisīt pa veikliem. Skats šāds iekšā, atkal tas pats, mēs mazliet pamainam, visu var izdarīt. Savienot šo stāvus, kas vienlaicīgi ir iznesti uz ielas, tas ir pirmais, ko mēs redzam. Tā. Tajā brīdī, kad jūs sākat zīmēt mēbeles, un kad mēbeli jūs uztvert jau kā augstceltni, kā māju, un viņai rada 7, 8 plānus uz 8, 9 lapām, galdnieks ir tikai cilvēks, viņš lasa tikai pirmo lapu. Ja gadījumā ir rakstīts, ka tas bija spoguļskats, tad objektā piegādā spoguļskatā mēbeli, tad jūs viņu vedat atpakaļ cauri visai Latvijai, jo tur ir vislētākais galdnieks, kurš saprot, tādām kļūdām ir jāizvairās. Katrā ziņā neuztveram visu arī pārāk sarežģīt. Ir nepieciešams, ka mēs sarežģīt plānojam, bet ļoti vienkārši komunicējam. Te mēs redzam kļūdas, viņi tieši spoguli ir uzbūvēti. Te iz apakaļ esam pie Vīnstudijas. Nesen saņēmu atkal komentārus, izziņas, kad forši bijām tava objektā, bet šoreiz nav tik labs. Dzirdējām, ka tu esi Maskavā bijis vai tu esi uztaisījis kaut ko Pēterburgā. Nē, es neesmu. Šis ir mans pēdējais projekts šajā lauciņā. Tas ir tas projekts, kādu mēs viņu esam gribējuši, kādu mēs viņu atstājām un, protams, esam arī sagatavojuši fotografēšanai un nofotografēts. Tāda ir reāla ikdiena, protams, kā tas izskatās. Ja šeit mēs ārkārtīgi cīnījās par to, ka griezta augstums ir 2,90, tāpēc mēs izvairamies šeit no griestos karājošām lampām vai tam līdzīgi. Vispārējais ir tajās daļās, tāpēc mums viss nāk no sienas, lai absolūti izslēgt jums šo te redzi vai uztveri, kad griezti ir tepat jūs spiež lejā. Visi objekti ir brīvstāvoši. Tajā brīdī, kad jūs gadu vai pusotru sekojat visam līdzi, viss izdodas. Atliek aizbraukt atvaļinājumā vai vēl kaut kur citur, vai nepastāstīt pilnīgi visiem viesmīļiem, kāda bija tā sākotnēja ideja, kas jādara, ir noslēgts līgums par vāžu ekspozīciju vai vēl kaut ko tam līdzīgu, un pēkšņi viņi durās griestos iekšā un saprot, ka viss tas centieni kaut ko pastāstīt, viņi kaut kur atdurās. Nav svarīgi, ka mēs stāstam žurnāliem, visiem mums ir jāstāst pilnīgi visiem, kas tur strādā, kāpēc tam projektam ir jābūt tādam, jāuzraksta manuāļi, design guideline un vispārējais. Tas mums, protams, prasa atkal daudz vairāk budžetu, 2 mēnešus vairāk laika, bet tas mums ir jādara, ja mēs gribam savu interjeru vai šo te iekštelpu dizainu noturēt tādu, kāda ir. Un tās ir tās lietas. Un tad, sakamo, tā ir tā lieta, kas Latvijā paliek vien aktuālāka. Ideju aizgūšana, ideju aizņemšanās, ideju vienkārši kopēšana. Šis ir restorāna His interjera skice, ko es atradu interjerā uzdūros, un šī ir kā reiz tā lieta, kur cilvēki teica, tavs jaunais objekts īsti nav izdevies, vai kaut kas tam līdzīgs. Šis objekts, es neesmu viņam stāvējis līdzi, autori sevi arī slēpj, līdz ar to viņš publikā neparādās, bet šīs ir tās lietas, kuras saskatu tomēr, pa kurām mums būtu tomēr jāparunā. Katrā ziņā es lepojos, Toms Diksons reiz arī pacēla šo tēmu, kad viņš Milānā noprezentēja lampu, tad nākšā dienā Ķīnā viņas jau ir saražotas un pieejams 70 gabalos vai tam līdzīgi, kamēr viņa rūpnīca spēs piegādāt viņas pēc 3 gadiem. Jā. Viņš to uztver kā problēmu. Es neesmu Toms Diksons, es to uztveru kā komplimentu katrā ziņā, kad šis te tiek darīts un saku paldies. Bet skatoties šeit, šīs ir metāla konstrukcijas, kā saka, bāra galds, kā radies. Kā viņš ir radies, es varu izstāstīt, 10. 9. klasē vasarās es pelnīju naudu uz būvlaukumiem strādājot. Viena no manām mīļākām nodarbēm bija krāsot metālu stabus, tam līdzīgi. Tur iepazinu, teiksim, kā tiek kniedēts metāls, kā var salikt šīs te konstrukcijas. Es sapratu, ka tā ir viena no lētākajām konstrukcijām, kur ārkārtīgi ar izturu, kur nekad neļodzās. Un tad es atvasināju šādas te stāvgaldus, jā. Arī pārējie tagad to dara. Tā kā paldies, mans dizains iet pasaulē. Līdzīgs stāsts ir Sanktpēterburgā. Šeit es arī saņēmu apsveikumu par jaunu Vīnstudijas būvniecību Sanktpēterburgā. Pats, diemžēl, neesmu bijis, neesmu arī uzaicināts piedalīties projektā, bet zinu no viesmīļiem, kad ļoti interesanti šī te zibakcija notika. Katrā ziņā bija grupiņa cilvēki, kas ar blociņiem, fotoaparātiem nāca, pusdienoja, vakariņoja un tam līdzīgi, un vienā brīdī piecēlās un ar mērlentēm pilnīgi visu uzmērīja un vienkārši ātri aizskrēja prom. Pēc 2 mēnešiem parādījās šī bilde Sanktpēterburgā. Cik es zinu, kad būs top vēl viena. Tas arī paldies katrā ziņā. Tas arī būtu viss par Latvijā protiekšiem projektiem. Katrā ziņā turpinot ar kaut ko pozitīvāku, teiksim, tas ceļvējš aizpūts mūs ir uz Itāliju, uz Ziemeļu Itāliju, uz Piemonti, uz Barolo, kur mēs esam Vindarītavā. Un šeit, beidzot, man ir objekts, kurā nav reģipša. Tā ir šī vecā ēka, kuras man uzdevums tagad ir rekonstruēt, pārbūvēt.
Un, protams, šeit blakus atkal ir 70. gada monstrs, kas tad ir jāpārbūvē. Man jaunais izaicinājums, jaunā problēma, bet telpas iekšā izskatās jau attīrīts, katrā ziņā vidi ir sagatavota. Un tas tur apakšā. Tā kā tas ir tas projekts, kas šobrīd guļ mums uz galda. Es ceru par to ziņot tuvākā gada laikā, kā mums tur izdosies. Paldies!